Jaunais gads nesis pārmaiņas arī starppilsētu autobusu kustībā Madonas rajonā. Uzvarot valsts uzņēmuma autotransporta direkcija rīkotajā konkursā, no 1. janvāra sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu maršrutos visā Latvijas austrumu reģionā sniedz divas firmas – SIA Norma A un akciju sabiedrība Nordeka. Diemžēl gada pirmā nedēļa sabiedriskā transporta izmantotājiem Madonā atnesa virkni nepatīkamu pārsteigumu un vilšanos. Garākas brīvdienas liela daļa iedzīvotāju izmanto, lai apciemotu radiniekus, no lielākajām pilsētām mājās pārbrauc studenti, turklāt Madonas rajons platības ziņā ir otrais lielākais valstī. Autobusu satiksme rajona iedzīvotājiem ir ļoti būtiska, tāpēc lielu apjukumu un neērtības pasažieriem radīja negaidīta uzņēmuma Norma A reisu atcelšana uz Rīgu, Rēzekni, Cēsīm, Valmieru aizvadītajās jaungada brīvdienās. Tās ziņas mēs ieguvām 29. decembrī 15:35, kas bija ļoti novēlota informācija. Un es domāju, priekš pasažieriem tas bija liels pārsteigums, ka viņi atnāca gatavi no rīta braukt uz Rīgu un izlasa, ka nemaz tāds reiss neiet. Vissmagākais, es domāju, tas bija tieši kasierēm, dispečerēm darbs, jo viņām arī tas lielākais pārdzīvojums, varbūt tas bija, kamēr izskaidro un izstāsta, kur griezties, kur zvanīt. Praktiski tā informācija tieši kasierei vai man kā autobus pārzinēji ir ļoti novēlota. Kasiere zvana un prasa, vai autobus būs tur otrā galā Normā atbild, it kā viss būs kārtībā, un pēc tam atzina, ka autobus tomēr nebūs. Un atkal atgriežamies pie tā, ka ir jāatdod biļetes, un pasažieris atkal ir neapmierināts. Sadarbības līgumā starp uzņēmumu Norma A un Madonas autoostu ir minēts pienākums saulaicīgi informēt autoostas dispečerus par reisu izmaiņām, kam nepieciešama autoceļu direkcijas atļauja, taču šajā gadījumā saskaņojums ar direkciju nebija veikts. Tas ir sarežģītākais, ka konkrēti uz katru reisu ir autobus un ka nav rezervas, ko atsūtīt, un tāpēc arī tas reiss netiek izpildīts. Ko nozīmē aizsāks autobus arī? Ja tas reiss no valsts tiek apmaksāts, tad viņš tomēr ir jāizpilda. Telefona sarunā ar Madonas rajona padomes pārstāvi Norma A valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs uzsvēra, ka reisu atcelšana bija uzņēmuma lēmums, vērtējot katra reisa rentabilitāti, vienlaikus atzīstot pieredzes trūkumu pasažieru pārvadājumos Madonas rajonā. Izdarot secinājumus, uzņēmuma vadītājs uzskata, ka turpmāk par autobusu kustības izmaiņām tiks informēts saulaicīgi. Visgrūtāk bija cilvēkiem, kad nebija neviena satiksmes uz Viļāniem. 3 reisi nebija. Tāpat 4. datumā neviens autobus neaizgāja uz Balviem. Arī ne no rīta, ne vakarā. Jo grūti jau, ka iztirgotas biļetes mums atgriezt un visu cilvēkiem. Cilvēki bija atbraukuši 4:15 uz to rīdzinieku, kas ekspress mums gāja. Tas nekursēja, tad aizbrauca cits ar mašīnu, cits gaidīja nākošo Nordekas autobusu, kas gāja 4:45. Citi brauc uz 5:10 un 5:20, kas ir rīdzinieki arī, un arī nekursē. Un informācija bija, ka viņiem ir jākursē, un viena pat uzrakstīja sūdzību, kad viņa ir izlasījusi internetā informāciju www.1188 LV, kad autobuss kursēs, bet īstenībā viņš nekursēja. Un daudz bija tādi cilvēki, kas atnāca un gribēja aizbraukt. Tiem cilvēkiem, kam ir maiņu darbs, tas jau svētki neattiec uz tiem, un tiem bija jātiek darbā. Es domāju, ka vismaz kādu autobusu jau viņi varēja palaist uz Rīgu. Patreiz jau nekas labs tur nav, ja tiek norauti reisi. Ceram, ka varbūt būs labāk. Izvērtējot radušo situāciju, jāatzīst, ka mainoties pasažieru pārvadātājiem, Madonas rajonā ir cietuši pakalpojuma izmantotāji, iedzīvotāji. Pagaidām atliek vien paļauties uz solījumiem par situācijas uzlabošanos tuvākajā laikā.